3000 eiro liela darba alga mēnesī un labākā mazā ekonomika Eiropā. Tāds ir uzņēmēju uzstādījums politiķiem, un šis mērķis būtu jāsasniedz līdz 2020. gadam. Tā šodien pavēstīja jaundibinātās kustības par labu Latviju dalībnieki savā pirmajā publiskajā kopsapulcē, izklāstot savu redzējumu, kā to paveikt. Turpina Uldis Jaunzems. Pirms 3 nedēļām vairāki desmiti sabiedrībā zināmi uzņēmēji un pašvaldību vadītāji parakstot manifestu izveidoja kustību par labu Latviju. Līdz šim par kustības mērķiem un iecerēm īstas skaidrības nebija, taču šodien pirmajā šīs organizācijas publiskajā sanāksmē, kas pulcēja vairākus simtus dombiedru, kustības aktīvisti tos iezīmēja. Mūsu kustība ir nolēmusi paģērēt politiķiem viņu programmas un tad salīdzināt un arī attiecīgi balsot par tiem politiķiem, kuru programmas tad mums liekas labākās. Reformas valsts pārvaldē un nodokļu sistēmā ir veids, kā izvest valsti no krīzes, norāda uzņēmēji, taču politiskā elite šobrīd izliekas to nesaprotam. Es negribu teikt, ka tikai šī valdība, arī iepriekšējās valdības nav pietiekoši novērtējuši uzņēmēju darbības aktivitātes un ko varētu valsts palīdzēt, lai uzņēmums paplašinoties, aktivizētu savu darbību un palielinātu ieņēmumu masu un nodokļu masu. Kustības par labu Latviju mērķis esot prasīt no politiķiem reālu darbu, nevis tukšus solījumus. Mums ir svarīga lieta šai kustībai uzstādīt izmērāmus lielumus, lai pēc tam no politiķiem varam paprasīt reālu darbu, lai viņi varētu precīzi atskaitīties, kas notiekās. Es esmu nācis šeit, lai tikai jums pateiktu. Es gribu apvienot visus politiķus kopā un Latvijas labā, lai viņi strādā un mēs būsim klāt. Par kustības pārtapšanu politiskā organizācijā tās dibinātāja pagaidām nedomā. Tieši pretēji aicina politiskos spēkus ieklausīties un pievienoties. Es nedomāju, ka šī kustība varētu pārvērsties par politisku partiju. Šī kustība ir par turīgu Latviju. Par labu Latviju manifestu parakstījuši jau 3277 dalībnieki. Kaut arī atbalstītāju vidū ir Tautas partijas un LPP-LC biedri, pagaidām šīs partijas oficiāli kustībai nav pievienojušās. Uldis Jaunzems, Raits Valters, LNT.